Turpinām gatavoties Nordea Rīgas maratonam. Šajā blogā mēs mēģināsim saprast, cik daudz skriet, lai nepārpūlētos. Ja pirms skriešanas treniņiem uzmāca šaubas par to, cik organisms ir gatavs slodzēm, to var pārbaudīt ne tikai medicīnas iestādēs, bet arī vairākos sporta klubos, uz velo vai skriešanas trenažiera. Ja šādas iespējas nav, treniņu procesu nevajadzētu pārforsēt. Cilvēks iesācējs, viņš domā, tad es non-stopā skriešu pusstundu. Tas viss būtu jādara ar intervālu. Teiksim, tu sāc ar slodzi 2 minūtes, līdz tādai vieglai, brīvai, patīkamai dziļai elpai. Pēc tam nomet nost un pasūļo, piemēram, minūti, ātrā tempā. Un izpildi šādus intervālus 10. Pēc tam tu intervālu ilgumu var palielināt, no 2 minūtēm, teiksim, uz 3 minūtēm, un arī 10. Līdz ar to jau panāk tāda kā organisma adaptācija, un beigās jau pāriet piermērīgā, nepārtrauktā treniņa slodzē. Trenējoties, vajag piedomāt arī par atpūtas dienām, jo var gadīties, ka organisms nav pieradis pie jūsu piedāvātajām slodzēm. Kā var saprast, kad ir pārslodze un ko darīt? Viens varbūt tā trauksmainība uzbudinājums, teiksim, grūti koncentrēties vai grūti aizmigt. Otrā gadījumā, teiksim, ja ir hroniski pārpūle, tad jau veidojas miegainība. Miegainība proti nespēks. Pēc būtības objektīvais ir sīts ritma izmaiņas, gan mierā, gan slodzē, jāatpošās, lai pārplānotu slodzi. Attiecīgi, lai viņu noņemt nost mazāku, optimizēt, saplānot, kārtīgs noteikti uzturs, ievērot proporcijas gan oļhidrātu, gan olbaltumvielu, pietiekami daudz dzert šķidrumu, nevis attiecīgi kafiju vai tēju, bet tīru ūdeni. Fiziskie rādītāji krītās, ja viņš neko nedara. Tā kā, ja pateikt, es pirms mēneša nopietni nodarbojos sporta, mēneši tagad gulēs gultā, jau kardināli fiziskie rādītāji nokritušies un ar te trenētība arī samazinājusies. Es pats personīgi labāk izvēlos skriet daudz, bet lēnām. Protams, arī vajadzīgi ātrie tempa treniņi un kāpinājumi. Kāda varētu būt iesācēja treniņu nedēļas recepte un par apavu izvēli jautāju bijušajam vieglatlētam un savulaik Ņujorkas maratonu pieveikušajam Raimondam. Viens treniņš nedēļā, tas ir for fun. Mazliet sevi izklaidēt, mazliet kaut ko izkustēties, sajusties tajā brīdī labi, bet tas ir pārāk maz. Teiksim, 2 treniņi nedēļā tas būtu tā, ka mēs noturam esošo formu. Īsti neko neuzlabojot, un 3 treniņu nedēļā, tad jau mēs varam cerēt uz to, ka kaut kādā laika periodā rezultāti ies uz augšu un mēs būsim gatavāki, vai tā ir skriešana, vai tā ir kaut kāda vienalga svaru celšana, vai kaut kāda cita nodaļa. Tā kā, vajadzētu nobriest uz 3 reizītēm nedēļā. Ja mēs runājam par 5 km distanci, tad tā tiešām nav tik gara distance, un šos 5 kilometriņus vajadzētu 3 reizes nedēļā trenējoties, teiksim, vismaz vienā treniņā noskriet to 5 km. Es pat ieteiktu, teiksim, pāris treniņos, vismaz uztaisīt, lai pārliecība, ka var komfortabli tikt līdz beigām. Ja mēs runājam par desmitnieku, nav obligāti treniņā noskriet 10 km, ja jūs gribat vienkārši tikt līdz galam ar tādām saprātīgām sajūtām. Bet pietikt ar kaut kādu 7, maksimums 8 km, teiksim, pāris treniņiem līdz šim Rīgas maratonam. Tuvākajās dienās pats uz laiku pametīšu dzimteni, lai 22. aprīlī piedalītos un uzkrātu pieredzi Madrides maratonā, kur skries vesels pulciņš latviešu. Bet pēc tam būs jāatgūst spēki un zaudētās kalorijas, lai turpinātu gatavoties lielajam Rīgas skrējienam. Nākamajā reizē runāsim par pareizu uzturu. Kā pareizi ēst, lai skrienot nebūtu smags vēders, arī par to, lai pēc treniņa mēs nepārēstos. Tiksimies nākamreiz un atceramies, ka katru svētdienu gatavoties Nordea Rīgas maratonam var arī kopējā treniņā Meža parkā. Atā! Hasta la vista! Hasta la vista, baby.